Aļona Ostapenko, Latvijas tenisiste, diemžēl zaudēja Parīzes Olimpisko spēļu sieviešu tenisa turnīru vienspēļu pirmajā kārtā Kamilai Osorio Serrano 4-6 un 3-6. Mana prognoze bija absolūti nepareiza un varu tikai atvainoties jums par maldināšanu, bet tiešām es uzskatīju, ka Aļona Ostapenko var uzvarēt šajā spēlē un viņai vajag uzvarēt. Kā ritēja spēle un par tiem zaudējumu iemesliem? Pirmajā setā Ostapenko bija vadībā ar 2-0, tad pretinieks panāca 2-2, pēc tam Aļonai vēl viens labs nogrieznis, panākot 4-2 un servējot pašai geimā 40-0, tas nozīmē 1 punkts vēl, lai viņi panāktu 5-2. Un tajā brīdī viņi labi izspēlīja, uzkonstruēja un vajadzēja vienkārši pabeigt to ar vienu precīzu sitienu no laukuma vidus, no gaisa nospēlēt tā saucamo drive volley sitienu tenisā. Tas ir grūts sitiens, bet ne profesionāļiem. Un, diemžēl Aļona izsita ārā. Tajā brīdī viņai pilnīgi viss bija rokās, viņa dominēja spēlē, pretiniece tikai centās vienkārši atsist bumbas laukumā un neko citu nedarīt. Aļonai bija, var teikt, pilnīga dominance, kas notika laukumā, un tā sanāca, ka no tā 40-0 Aļona zaudēja šo te geimu, un rezultāts kļuva 4-3 par labu Aļonai, un pretiniece uzvarēja vēl vairākus geimus pēc kārtas, uzvarot pirmo setu ar 6-4, bet kā tad bija šī te spēle? Aļona pilnībā diktēja noteikumus, to, kas notika laukumā, bet lielā problēma bija tas, ka ārkārtīgi daudz bija tādu nepiespiesto kļūdu, un varēja just, ka Aļona nejūtas 100% tādā ārkārtīgi labā noskaņojumā, un viņas kājadarbība arī varbūt bija ne tik aktīva, kādu to vajadzētu redzēt. Varēja just, ka viņai tā deksme nebija tik liela un bija tikai tādi īsi uzplaiksnījumi mačā, kad viņa spēja, tā teikt, noķert to savu pašu labāko sniegumu un, tā kā parādīt savu līmeni, un kad viņi to rādīja, pretiniecei nebija ne mazāko variantu. Diemžēl tie bija tik īsi nogriežņi, kad tas, šoreiz sanāca tā, ka tie bija tikai uzplaiksnījumi. Ja viņi būtu spējusi tā nospēlēt 15, 20, 30 minūtes, viņi noteikti būtu uzvarējuši šo spēli, bet nekā. Otrajā setā katastrofāls sākums, Aļonai 1-4, rezultāts ar 2 breikiem. Vadībā pretiniece, Aļona pietuvojās līdz 3-4 un tad atkal atslābums 3-6. Aļona nespēlē ne sieviešu vienspēlēs, nebija neviena Latvijas tenisiste, ar kuru viņi varētu spēlēt kopā, kas būtu pietiekami augstu rangā, ne arī jauktajās dubultspēlēs, arī vīriešu tenisā šobrīd nav mums tenisiste, kurš varētu spēlēt kopā ar Aļonu tieši dēļ reitinga. Pasaules līmenī dubultspēlēs Miķels Lībietis bija tuvu pasaules 150 pagājušajā gadā, bet šogad, diemžēl, Miķels nav spēlējis praktiski nemaz, un līdz ar to arī viņam nav punktu. Ja viņš būtu ielauzies 50-niekā vīriešu dubultspēļu rangā, iespējams, ka viņi kopā ar Aļonu varētu spēlēt šo te turnīru un parādīt labu sniegumu. Kas vēl te būtiski, 41 nepiespiestā kļūda spēlē, tā, protams, ir diezgan liela problēma, un tā arī bija izšķiroša. 41 kļūda, tie ir, ja mēs saliekam geimos, tie ir 10 geimi zaudēti tikai uz savām te kļūdām. Pretinieks vispār uzvarēja 12 geimos, un tad jūs redzat, cik liela bija tā starpība. Tas, kā Aļona bieži kļūdās, tas nav nekāds jaunums, to mēs esam redzējuši arī viņas profesionālas karjerā. Tā tas notiek viņai ik pa laikam, bet lielā problēma ir tā, ka šoreiz tās tīri uzvarētās izspēles bija stipri mazāk, un līdz ar to tur arī matemātiski tas viss savirknējās. Tenis ir tāds sporta veids, kur šādas te avārijas mēdz gadīties, un Aļona var, viņai šāda melnā diena sanāca. Diezgan neizskaidrojami, kāpēc. Redzējām, ka viņa ir tomēr fiziski gatava, ka viņa ir atpūtusies, ka viņai nav veselības problēmas šeit, kuras viņai traucētu spēlēt. Pēc Wimbledonas, kad viņi izkrita ārā Wimbledonas ceturtdaļfinālā, kas ir
viens no sezonas viņas labākajiem rezultātiem, Wimbledon lielākais turnīrs pasaulē, viņa zaudēja tikai nākamajai čempionai Krejčikovai. Bija 3 nedēļas Aļonai, ko pabūt mājās Latvijā, gatavoties tieši uz māla laukumiem konkrēti olimpiskajām spēlēm. Es ticu, ka viņi izdarīja maksimumu, ko viņi varēja. Viņai bija iespēja būt mājās, viņai bija iespēja gulēt savā gultā, viņai bija iespēja braukt uz saviem mīļākajiem restorāniem Rīgā. Visas šīs lietas ir ārkārtīgi būtiskas, lai spēlētājs būtu tādā, labsajūtā, komforta līmenī, lai viņam tā vide būtu mierīga, prieku raisoša, un tad arī tās pārējās emocijas, protams, arī nāk klāt. Bet šoreiz tāds rezultāts, kā bija, var teikt, ka Aļona zaudēja pati sev. To jau varētu pirms spēles pateikt. Ja Aļona zaudēs, tad tas būs viņas pašas zaudējums, jo Osorio Serrano nav nekas viņas tehnikas vai taktiskajā arsenālā tenis kortā, kas būtu labāks kā Aļonai. Viņas taktika ir ļoti vienkārša. Viņa spēlē vienkārši atpakaļ pēc iespējas vairāk bumbas un gaida, ka tas agresīvais spēlētājs, kas ir Aļona šajā gadījumā, pieļaus kļūdu un nespēs izpildīt šos lielos uzbrukumu sitienus pietiekami daudz, un tā, diemžēl, arī šajā te spēlē notika. Pēc cīņas milzīga līdzjutēja kritika. Es varu tikai aicināt cienīt tāda līmeņa sportistus, kādas ir Aļona Ostapenko, un ja Aļona skatās varbūt šo video, noteikti var pateikt, ka mēs tevi mīlam, tu esi labākā, un mēs ļoti lepojamies, ka tu brauc uz olimpiskajām spēlēm atšķirībā no citām elites tenisistēm, kas vienkārši neaizbrauca. Tev bija svarīgi spēlēt par Latviju, un tas tiešām ir būtiski, ko saprātīgi cilvēki novērtē. Un tiem, kas varbūt tenisu katru dienu neskatās, skatieties to unikālo talantu, kas ir Aļonai, to spēju, ko viņa var rādīt laukumā savās labākajās dienās, kad visi šie te komponenti viņai sakrīt, ka viņa jūtas labi, fiziskā sagatavotība ir līmenī, viņa ir atpūtusies, bumbas sajūta ir perfekta. Tenis ir ārkārtīgi tāds sarežģīts veids, kur daudz komponenti veido kopā to gala rezultātu. Un, protams, arī pretinieks. Šoreiz pretiniece Osorio Serrano no Kolumbijas izcīnīja vienu no savām gada spožākajām uzvarām tieši olimpiskajā turnīrā pār Aļonu Ostapenko. Bet es saku līdzjutējiem mierīgi, esam pateicīgi, ka Aļona ir šeit, viņa spēlē par Latviju un spēlē savā pašā labākajā līmenī, un cik viņi varēja, viņi noteikti atdeva visu, bet tās emocijas, tā spriedze, tā atbildība un vēlme parādīt pašu labāko sniegumu tomēr bija tā pārāk liela, un viņi ļoti gribēja iepriecināt visus un iekļūt nākamajā kārtā un pacīnīties par olimpisko medaļu, bet, diemžēl, tas sapnis ir garām. 2028. gads, Losandželosas olimpiskās spēles, tā būs nākamā iespēja tikai olimpiskajā turnīrā. Tad jau Aļonai būs 30 gadu šobrīd, viņai vēl tādi pats karjeras pilnbriedis, kas būs pēc 4 gadiem, vai viņi būs elites līmenī, cerams, ka būs, vai viņi spēs to visu turpināt. To mēs, protams, redzēsim, un laiks rādīs, kā attīstīsies notikumi, bet ir svarīgi atbalstīt savējos arī tādu lielu neveiksmi brīžos, un šis ir tas brīdis, kad sūtam labas domas un sociālajos tīklos uzrakstiet kaut ko labu Aļonai, ka mēs esam ar viņu, un neveiksmes nav tās, kas var mainīt patiesiem līdzjutējiem to, kā viņi vērtē šo te savu spēlētāju. Tas par Aļonu Ostapenko. Dzīve turpinās arī olimpiskās spēles.